Tuvāk, tikko nokristījušies, lūdzu tuvāk. Tā, tie, kas bija tā, lūk, jūsu vieta. Pareizākā vieta ir Talsu Baptistu draudze, vai ne? Un Dieva valstība, vai ne? Talsu Baptistu draudze ir tagad no šī laika jūsu mājas. Tā kā vienmēr varat droši vērsties pie ikviena no mums un sagaidīt atbalstu un palīdzību. Nu, ne tā kā Dievs mēs palīdzam, bet cenšamies vienā brīdī atbalstīt jūs. Un līdz ar to mēs gribam jūs sirsnīgi sveikt ar to, ka jūs šo soli spēruši un esam kopā ar jums laimīgi. Ziniet, ka pēc Dieva vārds saka tā, kad eņģeļi debesīs priecājas, ja viens cilvēks atgriežas. Un kur no mums šodien tik brīnišķīgas, es nezinu, var teikt, dāmas, 5 dāmas, vislabākajā vecumā, vislabākajā, ja? Bet es vēl varētu vēl kāds pāris svētrunas teikt, bet tad mēs netiks pie ēšanas, vai ne, un daži domā, cik viņš var runāt ilgi. Tas ir ēšana drusciņi svarīgi. Tāpēc mēs gribam jums šai kristību brīdī, kristību dienā, uzdāvināt jums piemiņas apliecības, kristību apliecību, un tie, kas šajā dienā to nedabūs, tie dabūs kādā citā dienā, Mariņa, ja? Tā kā viss būs, tā apliecība būs, bet visiem pārējiem. Šajā brīdī mēs gribam uzdāvināt Madarai Krastiņai kristību apliecību. Šeit, jā. Jā. Tad būs arī kartiņa, kuru ir gatavojis mūsu māsa Tabita Freivalde, un visām māsām iekšā ierakstīti ir vārdi no 37. psalma, 5.6. pants. Pavēli tam kungam savu ceļu un ceri uz viņu, gan jau viņš tad darīs. Viņš tavai taisnībai liks starot kā gaismai un tavām tiesībām kā saulainai dienai. Sirsnīgi sveicam Madaru Krastiņu kristību dienā, Talsu Baptistu draudzi un mācītājs Mārs Vītols un šīs dienas datums. Un tad klāt vēl būs bībele. Tas ir, tad, kas tur sanāk par tulkojumu, ne tas pats pēdējais revidētais, bet tas, ko revidēja vēl. Kas 2012. gada, ja nemaldos. Un tas varētu teikt ir tā kā sveiciens no Maika Kamins. Madara nepazīst Maiku, es nezinu, cik, man liekas, ka nevienu no jums kārtīgi nepazīst Maiku. Maiks bija šeit ar sieviņu, dzīvoja kādus 7 gadus, un tad viņi pirka bībeles. Un šīs bībeles viņi atstāja, un tagad šīs bībeles mēs dosim jums arī kā Dieva vārds. Man liekas, Dieva vārds nekad nav par daudz, un tad, ja cik bībeles mājās, tik vismaz reiži jāizlasa. Ir katra atsevišķi. Vismaz, ja, tad man kāds 20 reizes jālasa un vēl višķi. Nu jā, un tad mācītājs ir iegādājis grāmatu. Draudze. Es domāju, ka tu izvēlēji. Jā, tā kā... Iesākt dzīvot kristīgu dzīvi ir salīdzinoši neiespējami, bet salīdzinoši viegli. Jo tad, kad Dievs aicina, tad ir iesākt viegli. Bet turpināt dzīvot kristīgu dzīvi ir dažreiz izaicinoši. Un šeit ir aprakstīts, kā dzīvot jauno dzīvi kopā ar Kristu, kas tev ir svarīgs un kā šo savas vērtības nes šai pasaulē. Lai Dievs tevi svētī. Jā, Sindijai Lasmanai mēs šodien pasniedzam kristību apliecību, lai tā tev vienmēr stāv goda vietā. Tev ir tāda vieta? Nagliņa tev ir, te var arī ne uz nagliņas, te var arī tādā veidā goda vietā, lai tu atceries, kurā datumā, kurā gadā, kas tevi kristīja. Ja? Un tā kā mēs sirsnīgi tevi sveicam ar kristību apliecību, jā, lai Dievs tevi svētī, jā. Ēmijai iedosim. Tā,
Kurš zina Eimijas otro vārdu? Tad nesaka. Viņai ļoti brīnišķīgs vārds. Eimija Selīna. Vai ne? Selīna ļoti tāds dzejisks. Man pat gribētos kā kļūt par dzejnieku, bet neviens man te neļaus, protams, šajā brīdī dzejot. Tad tas ilgi ievilksies, bet mēs tev dāvinam kristībā apliecību līdz to godu vietā. Un lai tā vienmēr atgādina par to derību, par to solījumu, ko tu šodien devi. Lai Dievs tevi svētī. Un arī grāmatu un bībeli. Lai Dievs tev Eimijas svētī. Nu, labāk, tu saki. Mēs sveicam ar kristību apliecību Katalīnu Vītuvalu. Juhu! Liec to goda vietā. Es zināšu, kur tā ko. Tā. Jā, un tad Marija būs tā grāmatiņā un pārējais vēl. Jā. Mīļā Marija, tas apliecība un bībeli mēs tev uzdāvināsim vēlāk, bet šajā brīdī uzdāvināsim tev šo grāmatiņu Jauns sākums Kristū. Lasi to, lai Dievs tevi svētīs šajā sākumā. Un es aicinu, ka mēs kā draudzi, varbūt tā, Werners, es aicināšu Werneru. Viņš ir viens no vissirsnīgākiem lūdzējiem. Piedod, Werners, tev tā arī pateikt. Jo tad, kad man vajag kādu lūkšanu vajadzību, es zinu, ka uz Werneru nevis var paļauties, bet uz Dievu var paļauties, bet Werners vienmēr aizlūdz Dievu ļoti sirsnīgi. Un man vienmēr gribās, lai par maniem tā aizlūdz. Bet, Werner, vai tu vari aizlūgt Dievu sirsnīgi kopā ar mums visiem, un tad mēs pāriešim pie sveikšanas un pie pārējām lietām. Ja tu nezini kādu vārdu, tad es tev atgādinu. Es ļoti priecājos par jums ikvienu. Un ne tikai es, mēs visi, un debesis es ticu galvībā. Šodien īpaši. Lūksim Dievu. Pieceļieties kājās. Tajā brīdī, kamēr Werners lūdz Dievu, es vienkārši likšu rokas uz galvas un svētīšu jūs. Jā, un tu tikmēr. Mīļais debes Tēvs, šobrīd, šai skaistajā dienā, tik brīnišķīgajā, Kungs, kad šīs 5 dvēseles ir atdevušas Tev savu sirdi, sevi pašas un ielaidušas Tev savā dzīvē. Mēs ieliekam, Kungs, Tavās rokās māsu Katalīnu. Kungs, svētītu viņu, vādi viņu, pasargā viņu. Kungs, mēs ieliekam Tavās rokās māsu Madaru. Kungs, un slavējam Tevi par šo brīnišķīgo žēlastību, ko Tu parādi šīm māsām. Kungs, mēs ieliekam Tavās rokās māsu Eimiju. Kungs, un pateicamies Tev, slavējam Tevi par šo brīnišķīgo žēlastību un mīlestību, ko Tu parādi šīm meitenēm. Kungs, mēs ieliekam Tavās rokās māsu Sindiju. Un pateicamies, Kungs, ka Tu tik ļoti mūs esi mīlējis, ka Tu atdevi savu dzīvību, mīļais Jēzu, par mums grēciniekiem, lai glābtu mūs. Kungs, un mēs ieliekam Tavās rokās šo brīnišķīgo māsu Mariju. Kungs, ka Tu esi uzlūkojis viņu savā žēlastībā, un viņi ir spērusi šo drosmīgo soli. Ieiet pirmo reizi savā dzīvē ūdenī. Kungs, slavēts lai ir Tavs vārds. Ko Tu dari, Kungs, ar mūsu sirdīm, ar mūsu dvēselēm, ka tās spēj pārkāpt, tikt pāri visām bailēm, Kungs, un kļūt drosmīgi. Mēs mīlam Tevi un slavējam, jo mēs neviens, ne liels, ne mazs, ne jauns, ne tas, kas lielā vecumā, mēs nespējam bez Tevis. Un Tu dari mūs laimīgus. Mēs no sirds Tev pateicam, mēs pielūdzam Tevi un godinām Tevs mīļā Jēzus vārdā. Svētī mūs ikvienu, kas šeit esam pulcējušies, un svētī arī tos, kuri varbūt vēlējās šeit būt, bet kādu iemeslu dēļ nav varējuši tikt. Svētī ikvienu, kas ir ciešanās, Kungs, svētīts lai Tavs vārds. Un esi Tu ar mums, un paldies, ka Tu esi ar mums un mūsu vidū.
Jēzus vārdā mēs Tev pateicamies par visu. Amen. Amen. Mēs varam noslēgt kopīgi ar lūgšanu, ko Jēzus mums, mūsu glābējs un pestītājs mums mācīja. Tagad jūs to varat darīt pilnīgi, legāli, likumīgi, jo jūs esat viņa bērni. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī uz zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Dieva, Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un svētā gara sadraudzība ir ar jums un ar mums visiem. Jēzu Kristu. Amen. Lai Dievs jūs svētī un arī sveicam. Sveicam vispārēji un es domāju, ka mēs varam arī pie galda turpināt, kad jūs apsveicat, droši pie galda. Tā kā galda